Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien es, Haker, kopā ar jums nokrita lejā. Viss notiek. Tātad šodien es filmēju video par savu frakciju. Un, protams, kā jau es esmu jauniņais šī serverī, tādēļ es nolēmu uztaisīt video. Apis jūs visi. Un rekur mana māja, esmu kruķi, nepabeigta. Šeit iepriekš arī bija māja, bet, īsāk sakot, viņas tur vairs nav. Krīperi uzlaida gaisā. Es jau pajautāju, lai krīperus nobailo malkas izsitā manu māju. Un neko īpaši nevar tādu pateikt. Esmu jauniņais, tur nezinu, uz kaut kādiem trenera dropiem staigāju. Kā vienmēr bombzes ņihojā man nav. Un rekur mūsu slavenais traps. Es ar kraukšķīgo bombzi te ietropojām to Hansu no Fast and Furious. Zini, to liso džauriku, kurš tur Tokio driftu met. Karoči, un rekur mēs viņu šeit nostājām, kāds 2-3 reizes. Tad viņš sāka čatā kaut ko raudāt, un tad beigās viņš atnāca mani nositā ar itemiem. Tāds gejs, ne. Un ko es vēl varētu pateikt? Es nesen pieņēmu frakcijā Fire Creeper Boy. Viņš te kaut ko ārdās, kaut kādu māju taisa, cik es saprotu. Izskatās jau vairāk kā kaut kāds, nezinu, kaut kāda pils. Reku starp citu viņš. Kāds niga kaut ko te ārdās. Neko viņš uzrakstīja jau. Kaut ko viņš te taisa. Principā viņš arī tikai to māju taisīja, es tikmēr skraidīju pa likodīrs un neko nedarīju. Tāpēc viņš mums tāds tā kā builderis, nezinu, viņam it kā labi sanāk, tikai kaut ko man liekas, ka tā vietai bišķi dīvainā krāsā, man liekas, ka kaut kā varētu vienādā krāsā tos blokus salikt. Bet labi, vēlāk to viņam pateikšu, tagad, lai viņš jūtas krūts, uztaisīja māju. Lūk tā, un ko es vēl gribēju pateikt? Es gribēju pateikt, ka mums blakām ir frakcija ar nosaukumu Ernests, un viņu descriptions ir tikai radinieki. Es saprotu, kas pa hoņa kādi vēl radinieki. Ja es esmu viņā sensis, tas tāpat neko nerūpīju, ko viņš ar to domāja. Bet labi, jāpaskatās, kas tagad online īstenībā. Īstenībā tautas nav īpaši daudz. Kopā 14 cilvēki. Nezinu, ko lai sākam. Vienīgais lieta tāda, ka man varbūt bišķīt lago, es nezinu. It kā video nelago, bet man tā pa brīdim dažreiz kaut kā mazāk frame dropo. Tā man principā ir 60, bet dažreiz no frame dropo. Man vispār spawnā ir kaut kādi 20 ar kaut ko. Es vispār nerūpīju, kas tos pa ļevo spawnu. Lūk tā, un pagaidām attīstos, cik es sapratu, reku šeit mēs ūdeni liesim. Zināt, kā pilīm parasti vajag taču to krūto ūdeni. Vienīgais nerūpīju, kāpēc viņš vēl šido slāni nav noņēmis, bet pohuj. Gan jau noņems. Un tas laikam būtu šodienai viss. Tā ir tāda sasveicināšanās. Gaidu jūs nākamajos video. Tā visiem.